Sveiciens šajā brīnišķīgajā vietā. Mēs tikko runājām, ka mēs sēžam tā kā ugunskura vidū, un mēs arī cenšamies aptvert paši telpu, kur mēs esam. Un sveiciens visiem, kas mums ir pievienojušies te klātienē un kas mūs skatīsies tiešraidē. Un šī ir labdarības organizācijas Hospice LV saruna telts, Nāves kafejnīca. Un Nāves kafejnīca ir viens no Hospice LV labdarības projektiem. Un šis projekts sniedz iespēju nepazīstamiem cilvēkiem, un kaut kādā mērā mēs esam vairāk vai mazāk pazīstami šeit, kaut reizi sanākt kopā un malkojot tēju, kafiju vai ūdeni, runāties un dalīties savās pieredzēs, savās sajūtās, pārdomās un arī bailēs par nāvi. Un šī ir tāda mūsu pirmā saruna šajā vietā, un tagad varam jau, vai ne, sajust, kā tas būtu dalīties savās pārdomās par nāvi, par miršanu un uzdot par to arī atklātus jautājumus. To mēs noteikti darīsim, uzdosim šos jautājumus pašas sev, arī jums. Ja jūs būsiet gatavi iesaistīties, aicinu tiešām to arī darīt. Un šādas atvērtas un cieņpilnas sarunas nereti sniedz patiesībā pārsteigumu. Un ne tikai pārsteigumu, bet arī mierinājumu, savas mirstības apzināšanos. Un savas mirstības apzināšanās patiesībā vēl vairāk paspilgtina mūsu dzīves vērtību. Un tā kā saruna festivāls Lampa darbojas ar līdzīgiem principiem, atvērties sarunai un cieņu pilni pieņemt arī atšķirīgu viedokli, tad Hospice LV jau 2. gadu ar savu Nāves kafejnīcas telti ir ieradies Cēsīs, lai informētu un izglītotu sabiedrību par dažādām ar nāvi un miršanu saistītām tēmām. Kā mēs iepriekš runājām, tad mūsu sarunas klausītājs, gan tie, kas jūs skatāties savos telefonu un datoru ekrānos, gan jūs, kas esat te klātesoši, esat inteliģenti pētnieki. Nezinu, kā jūs jūtaties ar šo apzīmējumu. Jā? Zinām, ka mēs esam radinieki, mātes, iespējams, meitas, mazmeitas, vecmāmiņas, vīri, tēvi. Un mums ir šīs te dažādās lomas, caur kurām mēs varam piedzīvot būšanu blakus mirstošam cilvēkam. Un tas ir šīs sarunas galvenais temats, kā ir būt blakus mirstošam cilvēkam. Un šīs sarunas laikā un arī 2 dienu laikā mēs vēlamies šajā teltī dot laiku, telpu, zināšanas, informāciju, iedvesmu. Mēs vēlamies jūs iedrošināt, jo nomirt, vismaz tā šķiet, mēs varam tikai vienreiz, ne? Un otrais mums šāda iespēja nebūs. Mums nebūs arī otrais tāda iespēja būt blakus kādam mirstošam cilvēkam, vismaz ne tam pašam. Un tādēļ šajos konkrētajos dzīves posmos, liekot nāvi par prioritāti, mēs saprotam, ka dzīve ir jādzīvo tā, lai mums pēc tam nepaliek tāda sajūta par bezjēdzību. Un tāpēc mēs radīsim tādu lauku, drošību, arī emocionālo atklātību kopā. Un tāpēc es ar lielu prieku jūs iepazīstināšu ar šīs sarunas dalībniecēm. Elvita Rakstīte, un Elvita ir hospice aprūpētāja, māsas palīdze Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas neatliekamās medicīnas centrā un ir ārstniecības studente. Prieks tevi redzēt un satikt te. Jā, labdien, prieks visiem. Prieks jūs redzēt, prieks būt šeit. Paldies par pieteikumu. Jā. Ilze Nēmane Nešpora. Labdien. Labdarības organizācijas Hospice LV viena no dibinātājām. Nāves dūlu kustības entuziaste un hospice aprūpes brīvprātīgo kustības aizsācēju. Jā, labdien visiem. Prieks tev redzēt. Liena Čīma. Un Liena Čīma ir klīniskais un veselības psihologs, strādā Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcā un organizācijā Hospice māja un arī savā privātpraksē. Prieks tev redzēt. Paldies, sveiciens visiem, gan klātesošiem, gan pie ekrāniem. Jā, un Dace Soldāne. Un Dace Soldāne vēlās, lai viņu pieteiktu kā cilvēku, kapelāni un teoloģi. Sveiki! Un mani sauc Madara Mickeviča. Es arī esmu kliniskās garīgās aprūpes speciāliste, brīvprātīgā kapelāne.
certificēta supervīzora un emocionālā sociālā intelekta centra vadītāja. Tā kā jums ir vismaz 2 kapelāni te, jums ir brīvprātīgo kustība aizsācēji, jums ir aprūpētāji, medicīnas studenti, psihologi, un no šādas perspektīvas arī mēs ar jums satiksimies te. Un kā mēs arī iepriekš runājām, un manuprāt tā bija Dace, kas to teica, nu tad ir jāsāk ar tādu šī saruna. Un kā gan mēs to varētu sākt? Nu, varbūt es jums tad uzdošu šo jautājumu, ja sarunas nosaukums ir Turi manu roku, kā vienu no pēdējām vēlēšanām izklausās kā filmā, vai ne? Kādas patiesībā ir mirstoši cilvēku pēdējās vēlēšanās, ar kurām jums ir nācies sastapties savā darbā un dzīvē? Dace. Oi, nu es šorīt no rīta biju darbā, tāpēc varu pastāstīt. Nu, ir tā, ka īstenībā tik cik atšķirīgi mēs esam katrs, es nemāku to mikrofonu riktēties, nu nekas. Man liekas, ka ir tā, ka mūsu dzīves stāsts, nu, ja mēs katru padomātu, piemēram, par sevi, vai klausītāji jūs, mīļie, padomātu par savu dzīves stāstu, nu, viņš taču ir atšķirīgs, vai ne? Un līdz ar to mēs nevaram iedomāties, ka arī tā nāves pieredze viņa būtu līdzīga vai identiska, jo viņa tāda nekad nebūs. Un arī vajadzības tieši tāpatās. Kādreiz tas ir pavisam vienkārši, nevis turēt roku, bet turēt vemšanas šāli. Kādreiz ir tā, ka cilvēks saka, tad tu liec, tu beidzot mani mierā, un arī tas ir ok. Tik cik cilvēku, tik vajadzību. Vai ir tā, ka ir kāds, kas to var ieraudzīt, un kāds, kas var teikt, ok, lai kāda būtu tava vajadzības, būšu tev blakus, ejot to soli, to soli, to soli. Nu, tā ir mana sajūta par to, ko es varētu pateikt man par šo jautājumu. Paldies. Elvita, ar kādām cilvēku beidzamajām vēlēšanām tu esi sastapusies? Paldies par šo jautājumu. Man pieredze nav tik ilga. Es gan esmu tikai nesen saskārusies ar to, bet esmu daudz arī to pētījusi un esmu piedalījusies tā kā mūsu kopējās supervīzijās. Un tas tiešām, kā jau teica Dace, ja? Pareizi. Jā, ir ļoti atšķirīga katram cilvēkam arī no viņa situācijas un veselības stāvokļi. Ne visi vienmēr var arī paziņot par savām pēdējām vēlēšanās iespējām. Interesanti ir tas, ka cilvēki var izvēlēties, kad viņi nomirst patiesībā. Var šo mirkli vai paildzināt vai nedaudz pātrināt. Un patiesībā es esmu ievērojis to, ka cilvēki ar savu vēlēšanos var izvēlēties šo savu laiku. Ir cilvēki, kur vēlas nomirt vieni, un tāpēc tajā mirklī, kad būs varbūt visi radinieki izgājuši kaut kur, tad notiks tas moments. Vai manā pieredzē, piemēram, mana omīte, es biju kopā ar viņu visas nedēļas pirms viņa mira. Un viņa izvēlējās arī, es vienkārši zināju to, es biju ļoti jauna, man bija 15 gadi, un viņa izvēlējās ceļā uz slimnīcu, tā kā to izdarīt nevis mājās, kurās es turpināšu dzīvot. Un tā ir arī ar citiem cilvēkiem, kuri vai nu sagaida, kad viņa tuvinieks tūlīt atbrauks, un tad tas tuvinieks satver to roku, un tad ir tā pēdējā elpa. Bet tās situācijas ir ļoti dažādas, ļoti atšķirīgas, kā kinofilmās rāda, jo kino ir kino. Daudz situācijas nebūtu tik kinematogrāfiskas. Tieši tā arī slimnīcā ir cilvēki, kur nomirst. Es strādāju slimnīcā, tur arī ir tādas situācijas, un nevienmēr tur ir kāds arī, kas var būt līdzās. Bet jā, ir cilvēki, kuri var izteikt pēdējās vēlēšanās, kuriem ir dots laiks arī sakārtot daudz ko pirms viņi dodas otrā pusē. Bet ir arī cilvēki, kuriem ir tādas diagnozes, piemēram, kad viņi ir, man bija pacienti, kura ir pie pilnas apziņas, bet viņas muskuļi vairs nestrādā, un līdz ar to apstājas beiggalā elpošana, bet viņa jau vairākus mēnešus, gandrīz pusgadu nevarēja neko paziņot. Ļoti strauji pasliktinājās viņas veselība, un pat ja viņa būtu vēlējusies, viņai būtu vēlēšanās kaut kāda specifiska, viņa nevarētu to paziņot. Tāpēc situācijas ir ļoti dažādas, un varbūt dzimšana tieši
ir vairāk līdzīga viena otrai, bet nāves gan ir diezgan atšķirīgas. Tāda ir mana pieredze. Jā, paldies, tu stāstīji par savu vecmāmiņu. Es iedomājos arī par savu. Mana vecmāmiņa ir dzīva vēl, bet viņa bija slimnīcā, un viņai stāvoklis bija diezgan kritisks, un tajā brīdī arī es ar savām garīgās aprūpas zināšanām, protams, prasu viņai, kaut kādos jautājumos par nāvi, kā viņa jūtās, un vai viņa izturēs, un vai viņa cīnīsies, un kā viņa jūtās par to, ka, tā kā varbūt drīz būs jāiet, un tad es viņai pajautāju, manuprāt, kaut kā līdzīgi, vai tu izturēsi, un viņa man atbildēja, es vēl padomāšu. Tā ir kā to tiešām varētu kaut kādā veidā izdomāt. Un, manuprāt, šis īstenībā tajā diskursā, kad mēs runājam par nāvi, ir tāds svaiga gaisa malks, jo mēs neesam runājuši par to, ka mēs to varētu vai ne nedaudz pātrināt vai nedaudz paildzināt, un tas arī savukārt ir atkarīgs no cilvēka rakstura īpašībām. Tie spītīgie cilvēki, viņi tiešām var vai no ātrāk nomirt vai ilgāk turēties. Jā. Vēl kādas pēdējās vēlēšanās, varbūt konkrētas, Ilze? Jā, man ir vairākas pārdomas. Pirmā, man liekas, obligāti ir jāpasaka, šī nav mana doma, bet tā ir Valda Zatlera, par to, ka nāve ir vienkārši mirklis. Tas ir mirklis. Tās ir pāris sekundes, bet viss pārējais līdz tam ir dzīve. Mēs esam dzīvi. Un šis te process, ko mēs šobrīd apspriežam, miršana, bet tā īstenībā ir tā konkrētā cilvēka kaut kāds pēdējais viņa dzīves posms, un tad ir tas mirklis, un tā cilvēka vairs nav. Un man liekas, jā, kad mums aiziet tuvi cilvēki, kas ir viena milzīga tēma, un mūsu dvēseles viens stīgas, un otrs, kad mēs kā brīvprātīgie, kā kustība ienākam ne kā speciālisti, vienkārši kā cilvēki, manuprāt, nobriedušas personības, ienākam ģimenēs, ienākam slimnīcās, un mums, man liekas, ir tā kolosālā iespēja, jo mums nav emocionālās sasaistes ar tiem cilvēkiem. Mēs esam kā balta lapa. Mēs varam turēt roku, mums nav nekāda aizsprieduma pret šo mirstošo cilvēku ķermeņiem, jo es esmu ievērojis, ka tas ir ļoti, ļoti sāpīgi redzēt, kā fiziski sabrūk tavs tuvinieks un pieskarties viņām mīļajām rokām vai mēģināt kaut ko darīt, pozicionēt. Es vēroju cilvēkus, un tur ir ļoti, ļoti daudz emociju. Cilvēki netiek tam pāri. Vai arī emocionālās lietas, jo ne visi var ar saviem tuviniekiem visu izrunāt. Vai ne? Un mums ir kaut kādas lomas ģimenē, mums ir loma, mēs esam māte vai māsa vai tēvs vai brālis, un tur ir lomas, un arī mirstošais cilvēks, viņš ir tajā lomā, un viņš nevar līdz galam nekad atklāties, un tad brīvprātīgais kā balta lapa, kā cilvēks vienkārši, kurš ir ļoti emocionāli atvērts un aktīvs klausītājs, viņam ir milzonīgākās iespējas iesaistīties un tiešām pavērst šī cilvēku miršanas procesu kaut kādā ļoti skaistā tādā straumē. Droši vien, kad man ir tādi mani pieredzes stāsti, un šobrīd es gribētu pastāstīt savu stāstu ar Aleksandru. Aleksandrs, tātad vīrietis, pēc 50, aizkuņa dziedzera vēzis, tas ir grūti diagnosticējams, un, protams, tā diagnoze ir absolūts trieciens un šoks, un 50 gados neviens tāds spēcīgs ķermeņa uzbūves cilvēks, aktīvs, nav gatavs mirt. Un tad ir Aleksandra un mans stāsts. Mēs sēžam parkā, pirmā slimnīcas parkā, un es viņam nesu cigaretes un konjaku viņš grib, es viņam nesu konjaku, un es saprotu, cik viņam ir svarīgi šīs tieši viņa lietas, jo viņam nav kas atnest tās cigaretes un nav kas atnest to konjaku, un tad tajā stāstā Aleksandrs izstāsta par savu dēlu. Viņš ir šķīries, un attiecības ar dēlu arī ir izvirušas, un ka vairs nevarētu šo cilvēku uzmeklēt. Un tad es saprotu ārprāts, tas ir tā kā iestājās tas scenārijs, tu esi tā kā filmas varonis, tu gribi kaut ko darīt, glābt, un varbūt viņi salaps, un tev ir uzreiz 100 scenāriju galvā, Dievs varbūt, un tur notiks viss kaut kas vēl. Jā, bet tur ir vajadzīgas garas sarunas, lai tas notiktu. Un otrs, ko Aleksandrs saka, ka viņš grib ķert samus.
Bet, samus viņš diez vai varēja šo ķert, jo, dakteri nelaidīs un kā tas viss notiks, un tas ķermenis ir audzē izkropļots un ir sāpes, un tur uzreiz manā galvā ir cita filma. Ak, Dievs, mēs braucam ķert samus, un viņš tajā brīdī nomirst, un kas viss notiek, un visi tie Daugavas zvejnieki. Atkal ir pilnīgi cits scenārijs, bet tajā brīdī, jā, tu vienkārši, tu ļauj tam visam notikt, un ar vienu roku es organizēju samus, un ar otru roku es meklēju internetā Aleksandra dēlu. Un tie stāsti, viņi aizvijās tālāk, tādi seriāli skaisti, kad tie Daugavas zvejnieki, jūs nevarat iedomāties, ko tie cilvēki bija gatavi darīt, lai tam Aleksandram noorganizētu to samu ķeršanu. Viņi bija gatavi kurt ugunskurus, rādīt labākās ķeršanas vietas, un katrs iedziļinājās tajā jautājumā, kāds no mūsējiem taču mirstam. Aleksandram šie būs pēdējie sami. Un otrs stāsts, kad atrodu dēlu, izdrukāju fotogrāfijas, bet tas stāsts beidzās tā, kad Aleksandrs nespēja aizbraukt tos samus noķert, viņš atdalījās trombs un viņš nomira negaidīti, bet viņš nomira tieši tajā dienā, kad viņam ārste aiznest fotogrāfijas, dēla fotogrāfijas, kuras es biju atradusi. Un viņš, bet tā stāsta skaistums ir tajā, ka viņš ļoti baidījās palikt gulošs. Un viņš piedzīvoja ātru nāvi. Bet savukārt tas samu stāsts turpinājās ar to, ka tas cilvēks, kas palīdzēja Aleksandram organizēt samu ķeršanu, viņš norganizēja Aleksandram bēres, kuras bija manā dzīvē viskaistākās bēres. Mēs braucām ar pirmās slimnīcas mediķiem, un tur bija urna. Un tur bija mācītājs un Daugava, un raudāja visi. Man liekas, ka mediķi izraudāja kaut ko tādu, ko viņiem noteikti vajadzēja izraudāt tajā brīdī, kaut ko par to, par mums visiem, par kaut ko tādu ļoti siltu, ļoti tuvu, un tie bija mums visiem beigās ļoti, ļoti skaisti svētki. Jā, tas par to, kad nāvē jau nav scenāriju, un tā misticismā plīvuši nekad netiks no šī te noņemts, bet man liekas, ka vēl ļoti svarīgi ir saprast, ka tad, kad kāds no mūsējiem aiziet, tad nebūs, šis nav ģenerāla mēģinājums, nebūs otrais iespēja, un vienkārši ir jānomobilizējās, ir jānoliek malā visas tās lietas, kad bet kur man, ak, Dievs, man ir jāpelna nauda, man dēlam ir jāstudē, vai man ir jāmaksā kredīti. Jā, bet tev ir vēl, var būt tā otrā iespēja, bet šis cilvēks mirst, un ja mums būtu šī izpratnē un šī te nāve kā prioritāte, tad arī tie miršanas stāsti un aiziešanas stāsti mūsu ģimenēs, mūsu draugu lokā būtu pavisam citādi. Vienkārši prioritāte. Jā, paldies. Un tad man jautājums arī Lienai no psiholoģijas viedokļa. Kādam tad ir jābūt cilvēkam, lai tiešām šo nāvi noliktu par prioritāti, vai ne? Jā, tas kaut kādā mērā iet kopā ar iepriekšējo jautājumu, jo man liekas, ka tā psihologa loma bieži, nevienmēr, bet bieži ir vairāk tā kā kādu brīdi pirms un arī kādu brīdi pēc tiem, kas paliek kā tik galā. Un kad es domāju, kas tad ir tas vienojošais, kas, manuprāt, ko cilvēki vēlās, viņi grib pēc iespējas ilgāk saglabāt kontroli pār sevi, pār savu ķermeni, pār savu dzīvi. Un tas ir tas, ko mēs bieži apkārtējiem mazliet pazaudējam, un tas lielā mērā ir ar to bezspēcības sajūtu, ka mēs esam līdzās, un kā tu minēji, Ilze, cik grūti ir piedzīvot, ka tu redzi, ka paliek arvien sliktāk, un tu gribi kaut ko darīt, un gribi dot ēst to, un dzert šito, un darīt, bet patiesībā tas cilvēks zaudē to tā, viņš jūt, ka viņa tā teikšana ir arvien mazāk, un man liekas, tā ir viena lieta. Tad otra lieta, man liekas, par ciešanām. Man liekas, ka visi negrib ciest. Un tā kā tu Dats sākumā teici, ka mums ir ļoti romantizēts tas priekšstats par cilvēku, kurš pāriet miglā, pazūd vai sveci nodziest, un ka tas patiesībā bieži vien ir tālu no patiesības. Un atbildot vairāk uz tavu jautājumu, kādam ir jābūt tam cilvēkam līdzās, es domāju, ka viņam ir jābūt ļoti dzirdošam. Tā, lai es noliktu savu bezspēcības sajūtu malā, lai es nemēģinātu tagad sakārtot visu, ko tev vajag, bet es mēģinu sadzirdēt, vai tu gribi, lai es te esmu,
vai tu gribi, lai es aizēju prom, vai tu gribi, lai tev kaut ko čubina un nes un dod, vai dzied, vai tieši otrādi sadzirdēt un to cienīt. Man liekas, ka tās ir lietas, un arī spēks. Būt gan stipram, izturēt to, lai tu saprastu, ka tu nevari šo procesu ietekmēt, ka tava atbildības tā līnija ir kaut kur pa vidu, un tu vari tikai dot to savu klātbūtni, konkrēti to, ko tas cilvēks grib. Jā, no manas pieredzes arī slimnīcā darbā ar pacientiem ir šī bezspēcība, un tad ir neziņa. Un patiesībā, ja es eju slimnīcā kā kapelāns, un tad tas centrālais jautājums ir īpaši onkoloģijas pacientiem, kuriem ir vēl kāds laiks un dažiem nav, ir neziņa, kas notiks ar mani tālāk. Kā tu, Dace, to adresē savā kapelāna darbā? Neziņu. Manuprāt, tas ir jautājums, kas jau ved uz tādu sadaļu kā ticības jautājumu, jo neziņa ļoti bieži, vismaz manā praksē, bet es nevaru apgalvot 100% gadījumu, bet tas stāsts par to, kā, cilvēks piedzimstot, es nezinu, kāpēc es par to dzimšanu visu laiku ņemos, bet, piedzimstot mēs kaut kādā veidā, arī nonākam vietā, kur mēs nezinām neko pareizi. Mēs esam no siltas vietas ārā. Tātad šī pieredze mums jau ir. Tātad mums jau kādas iemaņas, lai tiktu galā ar neziņu, ar nesapratni, ar adaptāciju, viņas ir jebkurā no mums. Un augot, tas veidojās, tas apaug, mēs par kaut ko kļūstam, mēs piedzīvojam daudz ko, mēs veidojam attiecības, mēs attiecības dažkārt pāraujam, mēs izdaram kaut kādas izvēles, un šajā visā, mazliet to kapelānu lietu gribu kaut kā iezīmēt, bet tas stāsts ir, ka šajā visā ir ticība. Un ticība, manuprāt, ir tāds fundamentāls lielums, kas piemīt pilnīgi katram cilvēkam, un viņš ietekmē arī šo, kā mēs tiekam galā ar nezināmo, kā mēs tiekam galā ar to, no kā mums ir bail varbūt, vai ar to, kas mūs, labi, zin kā, man jau patīk provocēt, tāpēc es kaut kā gribu ienest, bet tas nav konkrēts cilvēks, ko es ienesīšu, bet, ja mēs runājam pavisam godīgi, medicīniski, ja? Nāve ir process, kurā atsaka orgānu sistēmas, it sevišķi paliatīviem pacientiem. Viena orgānu sistēma pēc otras brūk. Tas sāp nenormāli. Tas sāp fizioloģiski nenormāli, tas sāp psiholoģiski nenormāli un tas sāp garīgi nenormāli. Un tad tas stāsts vienkārši, piedodiet, vienkārši tā ilustrācija, jo tā ir mana ikdiena, tie ir mani cilvēki, tā ir mana komanda, mīļie, čau, sveiciens jums visiem, kas strādā tādā vidē un tas, man liekas, ir kaut kas tāds, kas man saistās ar to, ko tu man arī jautāji par neziņu. Tātad. Un ja mēs varam padziļināt cilvēka pieredzi caur viņa dzīves stāstu un caur to, vai kā tu teici par to, ja mēs nezinām neko, tad kas ir tas, kam ticu es, kas varētu būt būtisks cilvēkam, kurš man pateikt neko nevar. Kā es varu lasīt cilvēka ķermeņa valodu, kā es varu nolasīt viņa elpošanu, piemēram, vai kā es varu saprast, kā tas ir mēģināt kaut ko teikt, bet nevarētu pateikt. Vai ne? Tādi visādi kaut kādi ļoti praktiski. Praktiski gadījumi, praktiskas situācijas. Un par neziņu, jā, es, kad strādāju, vienmēr izmantoju šo ticības aspektu. Vienkārši jautāju, kam cilvēks tic. Un es arī šeit klātesošiem skatītājiem varētu pajautāt, ja jūs tā savu uzmanību no mums pārliktu paši uz sevi, kam jūs ticat. Un ja jūs pavērojat kādu, kas jums stāv vai sēž blakus, vai jūs spējat nolasīt, kā šis cilvēks elpo, vai jūs spējat sajust, vai jūs spējat paskatīties un bez vārdiem varbūt mēģināt kaut kā uzminēt, kam jūsu blakus sēdētājs tic, vai ne? Vai pat pāri laukumam atrast kādu, ar ko nodibināt kontaktu. Un ja jūs kaut nedaudz to spējat, varbūt jums arī ir talants būt blakus šādiem cilvēkiem. Varbūt Elvi, no tāda aprūpētāja perspektīvas mēs runājām, ka aprūpētājs parūpēs par šo ķermeni, par zālēm, var arī nedaudz to laiku pielāgot. Kā jūs no savas perspektīvas nozarē
attiecināt šo jautājumu? Cilvēka bezspēcība, neziņa. Kā jūs varat palīdzēt? Jā, paldies par jautājumu. Patiesībā, jā, aprūpētājs no tā mirkļa, kad ir, pacients jau kļūst par paliatīvās aprūpas pacientu vai hospice aprūpē nonācis, tad lielākais izaicinājums sākas patiesībā izveidot attiecības ar pacientiem, uzticēšanos, jo tu esi pilnīgi svešs cilvēks, kas ierodās pie viņiem mājās, un ir notikusi šī ziņa jau ir skaidra, šī diagnoze jau ir skaidra, ko nav jau tā viegli pieņemt, un tad ir jāatrod tas kontakts, un tas ir ļoti svarīgi, jo nevēlies apgrūtināt šos cilvēkus vēl vairāk, tev ir jābūt tā kā atbalstam, un tā nav tikai, protams, medicīnisks atbalsts, kas ir fizisko vajadzību apmierināšana, parūpēšanās, tur ir ļoti daudz aspektu, ar ko aprūpētāji nodarbojas, gan, protams, medikamentu administrēšana, gan iešana uz veikalu viņa vietā, gan ēdienu pagatavošana, gan telpu uzkopšana, psiholoģiskais atbalsts, tu iepazīsties ar šo cilvēku, pavadi ar viņu laiku, viņiem ir piemēram, ja viņiem nedzīvo ar radiniekiem kopā, viņiem ir uz ko skatīties nākamajā dienā, kad būs aprūpētājs, kas ieradīsies, ar kuru varēs pavadīt laiku kopā. Mēs ejam pastaigāties. Tas ir absolūti atkarīgs no, protams, spējām un vajadzībām. Un tur, aprūpētājs patiesībā nodarbojas ar ļoti daudz lietām. Mediķi tajā laikā, piemēram, ierodas vairāk un administrē medikamentus, ielaiž sistēmas vai viss, kas ir tāda veida aprūpe, bet aprūpētājs ir tiešām tas, kurš pavada šo laiku, tur roku, ne tikai nāves mirklī, bet pirms tam iepazīstās ar šo cilvēku, arī par viņa ticības jautājumiem. Mēs bieži runājam par viņu dzīvi. Skatāmies fotoalbumus, piemēram. Stāst par savām pirmajām mīlestībām, stāst par to, ko ir mācījušies, ko ir darījuši, par saviem bērniem, par saviem tuviniekiem, par saviem draugiem, kuri bieži nav vairs arī līdzās viņiem. Un, tādas dažādas lietas, lai arī cilvēki ir šeit un skatās, lai es apzinātos, ar ko nodarbojas tieši aprūpētāji. Un patiesībā ļoti daudz cilvēku ir pateicīgi, arī tuvinieki, protams, ir pateicīgi par to, ka ir šie cilvēki, kuri ar prieku to dara un ar rūpēm. Mēs noskaidrojam, kur ir tava mīļākā maize, kurš piens tev labāk garšo. Vai tev patīk zemenes vairāk ēst. Bet, ja tev, piemēram, šajā laikā arī, ja tev ir jau iedota diagnoze, jo ne visi pacienti vienmēr mums ir absolūti termināli slimi, bet, ja tu gribēsi tur, iedzert konjaku vai uzpīpēt cigareti, piemēram, un tev, ir diagnoze, piemēram, plaušu vēzis, mēs atļausim. Jo tur jau mēs, tās ir tās pēdējās lietas. Mēs atļausim daudz ko. Un mēs arī būs nāve kā tāda, kā fizioloģisks process pašās beigās nemaz nav vairs tik sāpīgs patiesībā. Jo arī cilvēka ķermenis ir, organisms ir parūpējies par to, tur arī DMT izdalās, un ir cilvēki, kuri ir, video materiāli šajā modernajā laikā, ir daudz video materiālu. Par tiem, kuri ir jau atrodās garu pasaulē, var teikt, un vairākas stundas pirms notiek tieši fizioloģiskā, klīniskā, bioloģiskā nāve. Un tā tad ir tādi procesi, ir tāda vieta, vai arī ir tāda viela, teiksim, arī, kas izdalās mūsu organismā, kad mēs esam spējīgi iekļūt arī kaut kur citur. Un ir tā kā. Tas ir ļoti interesanti to redzēt un ļoti iedvesmojoši. Man personīgi kā aprūpētājai ir iedvesmojoši piedalīties šajos procesos. Tas ir kaut kas tiešām skaists, ne pati varbūt bioloģiskā nāve, bet arī tas laiks, tas aizvadītais laiks, tas dzīves noslēgums ir kaut kas tiešām neikdienišķs, kaut kas ļoti īpašs un aizkustinošs. Un jā, protams, tie nav mani tuvinieki, man nesako pēc tam dziļas ciešanas, jo mums cilvēkiem ir grūti atvadīties no daudz kā. Un
Bet tajā pašā laikā tur ir kaut kas tāds, kas apliecina dzīvi un apliecina arī manu dzīvi. Es ceru, ka es atbildēšu to jautājumu. Es te ļoti daudz ko pastāstīju, bet jā, paldies. Jā, šis apliecina dzīvi. Paldies, tiešām tādas atkal vai nesvaiga perspektīva. Un arī pirms mūsu šīs sarunas arī ar jums, kas esat skatītāji un klausītāji, un es arī to bieži izmantoju slimnīcā, mēs jau šobrīd te esot un te runājot, apliecinām viens otra dzīvi tagad. Un ja jūs jau varētu, ir pagājuši 25 minūtes no mūsu sarunas sākuma, un ja jūs varētu padomāt, kā jūs jau esat mainījušies tikai 25 minūtēs, un tā jau ir jūsu dzīves jēga, un arī mana dzīves jēga te būt un mainīties kopā ar šo klātesamību. Un man jautājums arī Lienai par šo te kontekstu. Izklausās vai ne, ka būtu līdzās ir pat diezgan ikdienišķi, un tad ir arī iedvesmojoši. Bet es zinu, ka tu esi speciālists baiļu speciālists. Vai tu varētu nedaudz vairāk pastāstīt par šo līdz cilvēku bailēm un arī par mirstošo cilvēku bailēm? Jā, es nezinu, vai būtu precīzi teikt baiļu speciālists, bet psihologa tas fokus ir emocijas, izjūtas un bailes. Runājot par nāvi, ir viens no primārajām, ka mēs vispār sabiedrībā runājam par nāvi. Tad pirmais ir bailes, pretestība milzīga un neziņa. Un to neziņu, kā reiz tā neziņa baro šīs te bailes. Un tāpēc es gribētu mazliet atkāpties un papildināt Dācis teikto, ka ir tā garīguma neziņa, ja, kas mani sagaida, bet ir arī ļoti praktiska neziņa. Un tas izpaužās, jā, par dzemdībām arī, kā tu saki, ja, mums ir jauno vecāku skoliņa, mēs mācamies, kādiem etapiem ies dzemdētāji cauri, mēs mācamies, kā tētis līdzās var palīdzēt, atbalstīt dzemdētāju, bet ko no šī mēs zinām par nāvi, lai gan šādas zināšanas ir. Ar to es gribēju teikt, ka arī šīs te praktiskās zināšanas par to procesu, par to, kā tas ir, nāktu par labu mainīt šo mūsu attieksmi. Un par attieksmi man liekas, ka ir labs tas salīdzinājums, salīdzināt nāvi vai arī tieši dzīvi ar ceļojumu vai atvaļinājumu. Ja, ka mums stāv priekšā tāda brīnumainā kārtā vesela 2 mēneši atvaļinājumu, mēs tā bezrūpīgi viņā dodamies vai ceļojumā un baudam dzīvi, un tad pienāk viens brīdis, kad tu saproti, man ir palikuši 7 dienas, piemēram. Un tajā brīdī pilnīgi mainās tas fokus, kā mēs skatāmies uz to, kas ir bijis līdz šim. Un kā mēs skatāmies uz to, kas ir atlicis tajās 7 dienās. Mēs domājam, vai es līdz šim izdarīju to, ko man gribējās izdarīt, satiku cilvēkus, apskatīju vietas, un ko es gribu pagūt tajās atlikušajās dienās. Un to var salīdzināt ar cilvēku attieksmi pret dzīvi un nāvi. Jā, mēs lielākajā daļā gadījumu tikai ap kādiem 40 gadiem, kad sastopamies ar pirmajām savas veselības problēmām, radiniekiem vai vecākiem parādās. Tās ir pirmās reizes, lielākajā daļā gadījumu, kad mums vispār parādās šī sajūta, ka šis ceļojums ir ar ierobežojumu laikā. Un par bailēm tad man liekas, jā, ir būtiski mēģināt tomēr ieslēgt gaismu tajā tumšajā istabā un mēģināt vairāk par to uzzināt, vairāk pieņemt, vairāk mazināt savu pretestību. Un arī praktiskajā ziņā es domāju, ka kolēģi piekritīs, ka tā pretestība kavē izbaudīt atlikušās tās ceļojuma dienas. Gan tas, ka kamēr es vēl turpinu noliekt, ka tas tiešām notiks, es nevaru izdarīt lietas, ko es varētu pagūt izdarīt. Dažkārt tuviniekiem par vēlu viņi vēršās varbūt pēc ārsta koncīlijas slēdziena. Dažkārt negrib, ka tur kādus palīgu līdzekļus atved uz mājām, un tā funkcionālā gulta, cik viņa ir liela un cik viņa ir biedējoša, bet patiesībā tā ir tikai ērtība, ko mēs iegūstam, vai ar koncīlijas slēdzienu arī tas nenozīmē, ka tas notiks ātrāk vai ka mēs to gribam, bet ka mēs būsim gatavi. Ja pēkšņi tajā brīdī kaut kas notiks, tad jā, mums mājās būs vesela aprūpes komanda pieejama. Mums mājās ir atbrauc ārsts, atbrauc medmāsiņa, atbrauc aprūpētāji, atbrauc fizioterapeits, atbrauc psihologs, atbrauc kapelāns. Un tas ir kaut kas fantastisks, tāpēc es par tām bailēm teiktu, ka ir svētīgi un svarīgi to runāt, pētīt arī praktiskajā ziņā, un tās bailes varētu mazināt. Un kas varētu būt tie jautājumi, kas mums ir jāuzdod
sev un šim mirstošam cilvēkam, lai mēs izzinātu bailes un pretestību? Jā, tie būtu divi dažādi jautājumi. Ja es kā radinieks, man liekas, tas pieņemšanas fakts, ka es tiešām izēju cauri tiem etapiem un saprotu, ka tas cilvēks dosies. Es pieņemu to sajūtu, ka mēs neizbēgami katrs no mums tur būsim agrāk vai vēlāk. Un arī tas, ko es iepriekš minēju par tām atbildības robežām, ja es saprotu, ka es nevaru ietekmēt, ka tā nāve tuvojas, un vienīgais, ko es varu ietekmēt, domāt, kā es varu tam cilvēkam būt pietiekoši labi līdzās. Es domāju, ka tas kaut kādā veidā mazina tā atbildības sajūta, ka es varu dot tikai tik, cik es varu dot, un tā pieņemšana un fokus uz to pēc iespējas labāku kopā būšanu tik, cik ir palicis. Tā tevis teiktais man vedināja domāt par kādu man pieredzi slimnīcā. Un tas jau ir tāds padziļināts jautājums. Nezinu, cik daudziem no jums skatītāji un klausītāji ir bijušas līdzīgas situācijas un pārdomas. Slimnīcā tas notiek diezgan bieži. Vai nu ārsti nepasaka, ka cilvēks mirs drīz vai atsakās šo te paziņot, un arī ar tādu domu, kas mēs esam, lai mēs pateiktu, kad cilvēks nomirs. Bet bioloģiskie rādītāji rāda, ka mirst. Un es kā kapelāns eju iekšā un skatos, tā ģimene nav ne tuvu pieņemšanas procesā, bet man vajadzētu vērst to uzmanību uz to, ka viņiem vajadzētu jau sākt atvadīties. Un tā es tur eksistēju tajā palātā un neko radikāli neizdarīju. Un labi, ka tā, jo es eju pēc dažām nedēļām atkal uz to pašu nodaļu un skatos, šis pacients vēl joprojām ir šajā palātā. Un tās dažas dienas vai dažas stundas, ko šim pacientam solīja, kļuva par nedēļām, un pacients izrakstās mājās. Un vai nekā mēs varam nebūt tad piedoši, uzmācīgi ar šo atvadīšanos pirms nāvi, un mēs varam tiešām sajust un saredzēt to patieso vajadzību, vai šis cilvēks mirstošais, kurā vai ne fāzē mēs esam, un arī šī ģimene, un tā kā arī to Elvita teica par to, ka mēs varam koriģēt. Es vienkārši tai domāju ļoti tā kā pieķeros dažādās līdzībās. Tad arī ģimene mums var tik ļoti palīdzēt un atbalstīt, jo mums ir tiešām jau neskaitāmas situācijas, ka cilvēks ir jau aiziešanas procesā, un ģimene nelaiž, un sēdina, un dzirda, un ēdina. Un lielākoties, protams, ka šis pacients arī nomirst, bet ir tās situācijas, ka ģimenes dēļ šis cilvēks dzīvo. Un turpat ir tas jautājums no ģimenes, kas izskan, vai mums ļautu tev iet, ko mums darīt? Ilza, kādas pārdomas? Jā, manas pārdomas ir tādas, ka, kā saka Kļava, vajag izkārnīt prātu savu. Un man liekas, ka nav lieliskāks nodarbošanās kā šī te bloka pētniecība visa mūža garumā. Jo, ziniet, mēs saņemam katru dienu neskaitāmus telefonu zvanus un saņemam e-mailus ar jautājumu, tā, un tagad man mirst mamma, un tagad es gribu ātri iemācīties, un tagad man pasakiet, ko man darīt. Un tas mesiķis galvenais ir cilvēki, tad ir par vēlu. Ir jāmācās tiešām visa mūža garumā. Un mēs kā organizācija noteikti darām daudz šīta jautājuma labā, un oktobrī būs mums kursi. Un šī lieta ir jāmācās klātienē, manuprāt, jo tādi kaut kādi interneta vai YouTube skatījumi noteikti nav par šo tēmu, jo šī tēma atver kaut kādu intīmu, tādu ļoti intīmu lauku. Tās ir ļoti, ļoti dziļas iekšējas sarunas katram pašam ar sevi. Un tāpēc arī tā katra mūsu tuvinieka nāve būs tieši tāda, kā mēs dzīvojam, cik atbildīgi mēs izturamies pret savu dzīvi. Un tas ir tāds vietas teiciens, ka cilvēki mirst tā, kā viņi ir dzīvojuši. Jā, vienīgais, kā mēs kā brīvprātīgie un kā varbūt kā komanda, kas ienāk cilvēku mājās, mēs kaut ko tur varam darīt, bet noteikti mēs nevaram atrisināt šo cilvēku
lielos, dziļos iekšējos jautājumus un situāciju, kas ir ģimenē, jo nāve atver milzīgu telpu garīgumam. Telpa mirstošos cilvēku ir ļoti, ļoti īpaša un svēta. Un gadsimtos tā tas ir bijis, un tikai kopš pagājušā gadsimta 40. gadiem, kad ārsti kļuva par dieviem un nāvi mēs atdevām slimnīcām, mēs šo te atbildības bloku no sevis esam noņēmuši. Un, protams, ir milzīgs šoks, kad ģimenes saskarās ārprāts, un ko tagad šobrīd darīt? Tajā brīdī, ka kāds mirs, būs par vēlu. Tēma ir jāmācās, tēma ir milzīga, un, jo nāve atver telpu garīgumam. Un par ko mēs kā organizācija cīnāmies un kas šobrīd arī notiek, cilvēki var mirt mājās. Cilvēki Latvijā šobrīd var saņemt šo pakalpojumu. Un, bet otrais bloks, kas ir jāpasaka, kas ir vēl, mēs ciešam, cilvēki Latvijā uzskata, kad ir jāizcieš tā riktīgi. Un cilvēks hospice aprūpē nonāk daudz par vēlu, tad, kad ģimene jau ir sadegusi, tad, kad jau ir pašiem vajadzīga ne tikai psihoterapija, bet jau psihiatra palīdzība, tā ir ikdiena mūsu, jo hospice tas ir ilgi. Hospice tas ir 6 mēneši pasaulē pieņemts, bet mums vidēji pacients ir 1-2 nedēļas. Par ko tas liecina? Tas liecina par to, ka ir bardaks medicīnas sistēmā, mums nav saulaicīga ārsta koncīlija lēmuma, saulaicīgi cilvēks nesaņem šo te mājas aprūpi, bet par šo te ir jācīnās kam? Ne jau tam pašam slimajam un mirstošajam, mums, draugiem, tuviniekiem. Tāpēc šis ir milzīgs bloks, kas, es trešoreiz saku, ka tas ir jāmācās visa mūža garumā. Un tā tad, jums ienāks, ja jūs parūspēsieties, jūs ģimenē ienāks tātad medicīna, jums ienāks aprūpe, bet tad vienalga šis te garīgais bloks paliek uz jums pašiem. Un šī ir telpa, kad tu sēdi un turi to roku, tur nav nekāda vairāk kā tikai un vienīgi tā tava iekšējā garīgā jauda. Un tur neko tajā brīdī tu nevarēsi tajā brīdī ne iemācīties, ne izlasīt, tu vienkārši tik, kāds tu būsi, kāda būs tava dvēsele, cik tu būsi kā tā dimanta oliņa, cik tu savu sevi varēsi dot to gaismu, tā arī būs. Tā kā, bet tad oktobrī būs kursi. Mēs no savas puses, tātad kā organizācija organizēsim kursus, cilvēki varēs par brīvu šo te jautājumu tēmu apgūt, tās būs sestdienas, tā kā kuriem ir interesē un, manuprāt, kuri ir nobrieduši un sadzird un saklausa, tā kā lūdzu laipni aicināt. Paldies, Ilze, tu vairākas reizes arī pieminēji šo te garīgumu un tad likumu sakarīgi. Man ir jautājums Dacei, un es zinu, Dace, ka tu esi teikusi arī šo te brīnišķīgo teikumu. Es citēju, manuprāt, mums īsti nav tiesības apieties ar citu cilvēku dzīves nogali vai miršanu, kā ar savējo. Vienmēr ir jāatstāj tas, kas tev nepieder, tam, kuram tas pieder. Mēs dzirdējām no Ilzes šo te blakus esošā cilvēka pozīciju, ka mums ir jāizglīto sevi, lai mēs tur varētu būt labākajā sevis versijā, un tomēr šī pacienta perspektīva. Es arī mazliet gribu Madara vēl par to iepriekšējo. Tā sajūta, ko tu aprakstīji gadījumu, kur cilvēks, tā kā tuvinieki viņu uztur pie dzīvības, bet, ne uztur, bet tā kā tuvinieku neatlaidība ir tā, kas cilvēka dzīvildzi paildzina. Un manā praksē ir bijuši gadījumi, un viņi īstenībā Latvijas sabiedrībā nav reti, kur es to nosaukt par medicīnisko vārdarbību, kur cilvēks nevar palaist, neļauj mirt, liek reanimatologiem reanimēt, kur tiek vadīti iekšā visa iespējamās trubas visos galos, jo tā baile ir, ka nomirs. Un tas ir kaut kas tāds, par ko mūsu sabiedrībā ir jārunā, kur ir robežas un kurš iestājas par pacienta cieņu, pilnu eksistenci šādā situācijā. Jo skaidrs, ja cilvēks ir termināls, viņš nevarēs atbildēt, ka viņš to nevēlās. Es zinu, ka ir pacienttiesību likuma grozījumi, es ceru, ka viņi tiks apstiprināti, lūdzu, dodiet to, jo tas būs tas, kas man palīdzēs, un tad es varēšu likumīgi aizstāvēt pacienta gribu. Jo šobrīd, diemžēl, ir tā, ka man ir sasietas rokas, un es kā kapelāns, zinot pacienta gribu, es varu to runāt un stāstīt, bet lēmuma pieņemšana tik un tā būs ģimenei, kas ir loģiski. Jo es neesmu tuvinieks, es esmu garīgās aprūpes speciālists, teologs, un es esmu Nozas slimnīcas darbinieks, kurš sadarbojas visos līmeņos, kuram ir jāstrādā komandā, un tā joprojām tas ir tas jautājums, par ko es gribu
runāt, un es gribu, lai jūs, mīļie, kas klausaties, tam sekojat līdzi, skatāties, lūdzu, lai tas notiktu, lai mums būtu kaut kādā mērā cilvēku, kur ir ļoti smagā stāvoklī, aizstāvība. Tā ir viena lieta. Un īstenībā pavisam loģiski es varu aiziet arī uz šo. Man pēdējos kaut kādus pusgadu aptuveni ir ļoti, ļoti daudz gadījumi, kur strādājot ilgtermiņā ar cilvēkiem. Ilgtermiņā būtu tā, ka tā nav, piemēram, viena vizīte, bet kur es strādāju nedēļu, varbūt pat katru dienu nedēļā, varbūt mēnesi, atkarībā no tā, cik ilgs ir stacionēšanas laiks. Un cilvēki saka tādu interesantu lietu. Viņi saka, klausies, bet tā taču ir mana nāve. Ko jūs te visi ņematies ap viņu? Un tad es tā domāju, bet klau, tā jau arī ir. Un tad tas stāsts ir, mēs gribam emocionalizēt un stāstīt, vai kā viss tur, to sistēmu un kā darbinieki strādā un kā mēs strādājam un kā kapelāni strādā un visi tik strādā un strādā. Tas ir mūsējais? Tas nav mūsējais. Mums nav tiesības, mums jāsagrabā savas profesionālās robežas. Mēs turamies tur, kur mēs turamies, bet mēs nedrīkstam paņemt kādu un stāstīt, ka viņam ir vajadzīgs tas. Tie cilvēki mīļi ir dzīvi, paprasiet viņiem, kas viņiem ir vajadzīgs. Kamēr viņi ir dzīvi, mēs nedrīkstam pieņemt lēmumus par viņu nāvi, par to, kā viņiem mirt, kādām būt viņu emocionālajiem, garīgajiem, fiziskajiem stāvoklim. Ja cilvēks atsakās no atsāpināšanas, ir tādi gadījumi, ka cilvēks atsakās no atsāpināšanas, tad kas ir tas, ko mēs darām? Visa komanda, katrs savā laukā. Tas ir tas, kāpēc es šo modeli laikam tev tajā reizē teicu. Un man tiešām liekas, ka mums ir nāve jādod atpakaļ tiem cilvēkiem, ar kuriem tas notiek, jo viņi ir dzīvi. Viņi tagad ir slimnīcās, saprotiet? Viņi tagad ir tepat. Man pilnīgi Alpa nedaudz aizrāvās. Paldies par šo perspektīvu, un tas man liek jau domāt par tādu milzīgu tēmu, zinu arī, par ko Elvita ierunājās, un arī mana pieredze slimnīcā un darbā ar brīvprātīgajiem, kuriem es vadu supervīzijas. Un bieži vien mēs kā šie brīvprātīgie līdzcilvēki, mēs gribam pierunāt to cilvēku dzīvot, un mēs nespējam samierināties ar savu bezspēcību, to nespēt izdarīt. Un ir cilvēks, piemēram, man pretī slimnīcas palātā, kurš nevar pat parunāt ar mani, jo viņam savukārt neviena atsāpināšana nestrādā. Un viņš saka, es gaidu savu nāvi. Es zinu, ka man drīz ir jāmirst, un šajā stāvoklī es nespēju izdarīt pilnīgi neko, es varu tikai te sāpēs locīties un gaidīt, kad es nomiršu. Un kā mēs spējam būt blakus šādai vēlmei, mēs jau to nevaram izturēt. Ja mēs sakam, taču notiek kāds citāts, kāda metafora, kā pavērst to domāšanu, un dažreiz nevar, vai ne? Un kā bailes tad tās ir? Un kā bailes tad tās, jā, tās ir manas bailes, jo tā cilvēka vēlme nomirt ir pavisam īsta un dzīva, un viņš nedomā nevienā brīdī par to, ka vajadzētu dzīvot kaut minūti ilgāk. Elvita, tavu pieredzi šajā, es zinu, ka tu... Jā, paldies. Es tik ļoti piekrītu jums abām. Viennozīmīgi tāds. Šī ir ļoti svarīga tēma, par ko mums ir jārunā. Par to, ka tā nav mūsu nāve, un ka, protams, pilnīgi absolūti dabiski, ka mēs ienākam šajā procesā ar savām bailēm, ka mēs gribam kaut ko darīt un labot un paildzināt paildzināt šo dzīvi cilvēkiem, kuri ir jau gatavi doties. Un man arī pacienti izsaka šādu vēlmi. Viņi nevēlās, lai viņiem paliek arvien sliktāk, jo viņi zina, ka tā ir notiks. Un man ir arī lūguši, vai es nevaru palīdzēt. Un es, protams, nevaru. Bet es esmu tas cilvēks, jo es neesmu tuvinieks. Tas ir tā intīmā saikne starp arī mani aprūpētāji, arī jums, kas ir garīgās aprūpes speciālisti, būt klāt šim cilvēkam kā saprotošai būtnei, kas es tiešām ļauju viņiem dalīties ar šo viņu procesu, tā kā kāds viņiem tas ir personisks process, bez tā, ka mums ir personīgas attiecības vai ka mēs esam emocionāli iesaistīti. Jo
arī šie cilvēki, kur mirst, viņi jau saprot, ka viņi nodarīs, šis process nodarīs sāpes tiem viņu tuviniekiem, kur viņi mīl. Nu, tāpēc arī cilvēki bieži izvēlās, ko es atkal atgriezīšos pie tā, izvēlas to momentu. Vai nu viņi to izvēlas sev, vai viņi to izvēlas saviem tuviniekiem. Bet jā, tas tā kā es esmu tur, lai viņi man varētu arī atklāt. Es esmu tas cilvēks, jā, kas arī uzklaus, un arī jūs esiet. Un, nu, ko varbūt tuviniekiem nevar pateikt. Un patiesībā tad tā nāve jau tam cilvēkam sāk kļūt par bezmazliet tādu kā apgrūtinājumu, jau jāsāk domāt par visiem apkārtējiem, kā tā kā neizdarīt, neizdarīt sāpīgi, kā tur varbūt nenodarīt tieši tā, kā labāk, ērtāk nomirt citu cilvēku dēļ. Kaut arī viņi paši, protams, vēlas to, tā kā viņi ir samierinājušies, viņi jau ir to pieņēmuši, viņi vēlas nonākt tajā otrā pusē, bet mēs, un arī medicīnā, es tiešām piekrītu tā medicīniskā vardarbība arī, kas nāk, kur ir tā robeža, kad mēs jau tiešām nodarbojamies ar vardarbību, kad mēs gribam glābt to dzīvību, kura varbūt jau, pat tiešām ir jau absolūti jau, vienu kāju jau otrā tajā gara pasaulē. Bet jā, tās ir tās mūsu bailes no nāves, lai gan, man liekas, tas ir tāds ilgstošs process, kur mums kā sabiedrībai tiešām veidot savu attieksmi pret nāvi. Un šobrīd tā nāk no tādas vairāk, egocentrētas, pat gribētu teikt, tādas vēlēšanās izdzīvot, pa jebkuru cēnu izdzīvot un paildzināt. Bet tad, kad ir jau nonācis hospice aprūpē, piemēram, vai tas mirklis tuvojas, tas ir par dzīves kvalitāti, nevis par paildzināšanu, padarīt šo pēdējo laiku kvalitatīvu, un tas arī ir saistīts gan ar šī cilvēka vēlēšanos, tā kā piepildīšanu, sadzirdēšanu, būšanu tur klāt, jo mēs arī mirstam katrs tikai vienreiz, vai ne? Mēs jau arī varbūt neesam izdomājuši, kā mēs tur to visu gribam, vai tad, kad nonākam tajā stadijā, kad mēs jau esam arī izdomājuši un zinām, kas ir tas, ko mēs gribam. Vai kas tur būs, jānokārto beigu galā. Tas arī ir tas process, kur varbūt mēs esam sāpēs, varbūt mums nestrādā šie atsāpinātāji, varbūt mēs neesam sāpēs, varbūt mums ir skaidrs, ko mēs gribam darīt. Ir cilvēki, kuriem ir grūti samierināties, viņi ir bijuši sprigani, viņiem jau ir 88 gadi, ir jau visi bez draugi pavadīti un laulātie pavadīti, un tad ir tas moments, kad sāk strauji pasliktināties veselība, un tad ir tāds, ar mani arī tas tā kā notiks. Un tur tas arī ir tā kā varbūt tas, par ko tu pieminēji, Madara, par to noliegumu arī, un arī ar to nav viegli samierināties beigu galā. Kad tā veselība un tas spējas zudums strauji pazūd. Un, kad arvien katra diena ir patiesībā samierināties ar nedaudz vairāk tās nāves tuvošanos arī. Un, tur varbūt tu pat vēl neesi izdomājis visas tās lietas, kur tu gribi izdarīt līdz galam, pirms jau tu esi nomirst. Tu jau vēl pat neesi samierinājies ar to, ka tas īstenībā tuvojās. Situācijas ir ļoti, ļoti dažādas, bet es noslēgumā gribu pateikt, ka tas nav mūsu process, un mūsu process ir tiešām uzklausīt šos cilvēkus, būt līdzās, ļaut viņiem runāt, ļaut viņiem ziņot par to, kas notiek ar viņiem, ja viņi to var, bet vienkārši ļaut tam notikt un atdot tiešām nāvi mirstošiem cilvēkiem, nevis to uztvert kā savu procesu un neapgrūtināt cilvēku, kurš mirst. Jā, paldies, un es ceru, ka tagad vismaz klausītāji un skatītāji, kas jūs esat te un tieši raidē un pēc tam atkārtojumā, ja jūs tagad nepierakstīsiet, kā jūs tieši gribat nomirt, un to vēl juridiski pēc tam vēl šodien un rīta neapstiprināsiet, tad mums kopā būšanai būs bijusi mazāka jēga, vai ne, ja mēs par jēgu ļoti daudz runājam, bet tiešām, pierakstiet vismaz kaut vai 3 lietas, un pat ja jūs tos nosūtīsiet WhatsAppā, ģimenes čatā, draugu čatā, tas jau būs solis uz priekšu. Un, protams, arī juridiski noformējiet savas gribas un vēlmes. Un man ir jautājums Lienai no šīta psiholoģiskā skatu punkta. Varbūt tu no savas pieredzes vari padalīties ar to, kādi ir šie jautājumi, ar kuriem pie tevis, kā pie terapeitas, visbiežāk vēršas cilvēki
tātad pēc līdzcilvēka nāves, kas ir tās pārdomas, kas ir palikušas pēc tam, ko mēs jau varētu mainīt šodien, par ko mums ir jādomā šodien, balstoties tajā, ar ko cilvēki mēģina tikt galā terapeita kabinetā pēc tam. Es nezinu, varbūt ar tavu atļauju es atkāpšos vēl brīdi pirms. Un tur ir vairākas svarīgas lietas, par ko, man liekas, arī būtu svarīgi zināt, kas var būt palīdzoši tajā procesā pirms gan tuviniekiem, gan pašam cilvēkam. Viens ir šī tēma, kas ir vairāk izskanējusi par pieņemšanu, kā aizietam šokam cauri, ka tā diagnoze ir parādījusies. Kā saprast, kas tad ir tas, ko es gribētu atlikušajā laikā izdarīt, un tur var būt ļoti praktiskas lietas, tur var būt palīdzēt savam partnerim saprast un sakārtot lietas, ko viņš līdz šim nav darījis, tur var būt nākotnes vēstules saviem bērniem, tur var būt izlīgums ar kādiem cilvēkiem no pagātnes, vai atvainošanās, vai vēstules, patiesībā pat diezgan praktiskas lietas, saprast, kas ir tas, kas man dotu lielāku mieru. Tad par to, kas arī šeit mazliet izskanēja par konfliktiem ģimenē, jo viņi jau nekur nepaliek brīdī, kad kāds ir uz nāves gultas un kā tas tagad, kā mēs varbūt māsu brāļu konflikts un vecāki mirst, kā mēs te varētu vienoties un būt šai telpā un atbalstīt vecāku. Kā runāt ar bērniem, kā palīdzēt viņam šim iziet cauri. Un tad viena arī mazāk populāra lieta, man liekas, vai zināma, ir par tām emocijām, kas var ienākt, jo, jā, tas varbūt ir mīts, ka tur ir tikai sēras un skumjas, bet tur var būt ļoti daudz pretrunīgas sajūtas, kuras mums pat īsti varbūt kauns sev nosaukt vārdos, un mēs no viņām mokamies. Tur var būt dusmas, jo varbūt man ir jākopja cilvēks, kurš kādreiz man dzīvē ir darījis pāri un ar kur man nav sakārtotas attiecības, kā man ar to būt, jo es viņu nevaru tā kā atstāt likteņu varā. Tur varbūt, ka es kopju to cilvēku jau gadiem un man reizēm ienāk domas, kad tas viss beigsies un es redzu, kā tas cilvēks mokās, un tad ir tik svarīgi saprast, ka tās nav manas sliktās domas, ka es vēlu kādam nāvi, bet tas ir tikai signāls par to, cik pārgurs es esmu, kā es redzu, kā tas cilvēks ir mocies. Un dažkārt ir ļoti svarīgi šīs lietas mēģināt atpazīt, nosaukt vārdos, un tas vien jau dod atvieglojumu. Un varbūt es kaut ko būtiskas aizmirsus, bet tad ir tas nākamais, ko tu jautāji, ko darīt pēc tam. Kā šīs sēras piedzīvot un kā tam iziet cauri. Un jā, es pilnībā piekrītu tam, ka neviens nevar palīdzēt mums šo cilvēku atgriezt, bet kopā ar kādu no speciālistiem, ejot šīm sērām cauri, mēs tomēr viņas varam padarīt mazāk plosošas, viņas var palikt mierīgākas, gaišākas. Tāda būtu tā man atbilde, ka tajā sērošanas etapā viņu vajadzētu mēģināt ļaut sev viņam iet cauri un varbūt ar kādu kopā, jo viņš palīdz tām sāpēm kļūt mierīgākām. Jā, es zinu arī, Dace, tu strādā ar šiem te margināliem pacientiem, cilvēkiem, kuriem nav dzīves vietas, cilvēki, kuri varbūt ir noziedznieki vai bijušie vai bez radiniekiem, nespēja piedot. Kā tu skaties uz... Jā, Mandriņ, paldies, tu mani pilnīgi nolasīji, jo tas, ko Liena apraksta, tas ir tāds cilvēks vidusmēra latvietis, kuram viss ir, bet no maniem pacientiem ļoti liela daļa ir no sabiedrības izstumtie cilvēki. Tie ir smagas atkarības. Tie ir cilvēki, kas pastrādājuši noziedzīgus nodarījumus, tie ir cilvēki, kas ir ielikti sociālās aprūpes iestādēs, arī ļoti iespējams kaut kādu dzīves sarežģījumu vai zaudējumu gadījumos. Un mums ir ļoti daudz slāņi sabiedrībā, kas ir marginalizēti, tātad nogrūsti malā, ielikti kaut kur, lai mēs viņus neredzam. Bet, mīļie, viņi arī mirst, viņi arī piedzīvo smagas diagnozes. Un tas mans jautājums ir par to, vai tikai slimnīca ir tā vide, kur mēs viņus pamanām. To droši vien es prasu sabiedrībai, jums, mīļie klausītāji, vai tikai tā ir tā vide, kur mēs pēkšņi ieraugam, ka viņiem arī ir vajadzīga medicīniska palīdzība. Nāk cilvēki ar nopuvušiem locekļiem. Kā tā nāks pareizi? Kā tikai slimnīca ir vide, kur mēs to pamanām. Bet, piedodiet, es tā bišķi projicējos, vienkārši tas ir mans klients, un tas arī ir cilvēks, kuram ir psihe un kuram ir gars, un kuram ir visa viņa pasaule un viņa dzīves stāsts.
ja mēs varētu mazliet kaut kā vairāk, palīdzēt viņiem pamanīt ātrāk. Iespējams, mēs kļūtu par labākiem cilvēkiem vai labāku sabiedrību. Tas ir tas, ko gribētu es. Tas ir tas, ko es dzirdu no saviem pacientiem, no šādiem pacientiem, ka viņš ir neredzēts. Viņš gadiem ir nepamanīts. Kādreiz neviens ar mani nav runājis mēnešiem. Kā tā? Mirklis pārdomām, vai ne? Sajūtāt to, par ko mēs visi aizdomājāmies te un jūs arī pie ekrāniem. Un tas man vedina domāt un runāt par stereotipiem. Es zinu, ka arī Ilze par to ir domājusi, ar to strādājusi. Kādi ir šie te biežāk sastopamie stereotipi, ko tu esi dzirdējis no pacientiem, pacientu tuviniekiem, par profesijām, kas mēs te esam aprūpētāji, kapelāni, psihologi, brīvprātīgie? Jā, lai cik paradoksāli tas nebūtu, bet viens no grūtākajām ģimenēm ir mediķu aizejošie tuvinieki. Jā. Varbūt mirklis pārdomām, kāpēc. Jā, jo medicīnai nepieder nāve. Šis te mums visiem ir jānoliek kaut kur augstā plauktiņā. Viņi ārsti nezin, ko ar šo darīt. Tas nav viņa bloks. Un parasti mediķu ģimenēs aizejošie tuvinieki, mums ir ļoti smagi šajās ģimenēs, jo mediķi zina labāk. Un mediķi uzskata tomēr šo par fizioloģisku tādu kontrolējumu procesu, un viņi negrib atgriezt nāvē cilvēcību. Man liekas, ka nāvē piederās cilvēcība, un tad mēs kā nemediķi, kā neaprūpētāji, tad ir milzīgs tas brīvprātīgo bloks, un mēs šobrīd arī ienākam ģimenēs, ne tikai slimnīcās, mēs kā brīvprātīgie arī varam ienākt ģimenēs tajās, kurās ir hospice aprūpe. Un tad man liekas, ka mēs šajā te nāves audeklā varam iejaust tās skaistās notis. Un, piemēram, ir mamma, jauna mamma un jauna meita, mammai 50, meitai nedaudz pāri 20 un vientuļā mamma un diezgan smagas tai ģimenē attiecības, un tajā brīdī, kad tas bērns izmisušais, kurš neko par šo tēmu nezin, kad viņiem ienāca šī palīdzība, tad mēs kā brīvprātīgi iedrošinājām, bet jūs taču nodarbojaties ar mākslu, jūs esat pianiste. Tā varbūt māksla ir tā īstā valoda, kad nav vārdu, tad ienāk mūzika. Un, ziniet, tā bija viena no skaistākajām aiziešanām, jo tā meita, viņa spēlēja klavierus. Vai ne? Varbūt mēs nemākam runāt, bet mēs mākam kaut ko, mēs katrs mākam. Un arī to roku var turēt dažādi. Man ir tāda draudzene, viņa ir pāri pa 90. Viņa man uzmeklēja pati, enerģiska kundze, un viņai ir 3 bērni un vesels vērums, mazbērni un mazbērni. Bet viņai ir mamma, viņai ir romamma, viņai ir vecmamma, bet viņai ir vēl kaut kādi stāsti, kurus viņa nevar izrunāt ar šiem te tuviniekiem. Draudzenes visas ir aizgājušas 11 gadus atpakaļ. Un, ziniet, un viņai ir arī tie lielie, kā viņi saka, dzirnakmeņi, ko viņa grib noņemt no tās savas sirsniņas. Un viņai vajag to roku. Viņai vajag kādam pateikt, kad viņai ir bail mirt. Viņai ir bail naktīs, kad nāk virsū, kā viņa saka, tas melnais bubulis. Viņa rūpējās par savu ģimeni, un viņa negrib šo te uzkrāmēt. Un tas, man liekas, mūsu kultūra arī, kad es nevienam nebūšu pa nastu, un es turēšos, un šo savas nāves procesu, viņa, protams, to sauc par mīlestību, tās ir rūpes par saviem bērniem un mazbērniem, kuriem viņa negrib stāstīt par savām bailēm. Un tad varbūt esam kāds mēs. Jo mēs esam kā balta lapa, un vienkārši mēs aktīvi klausamies, un turam to roku. Un tad tur pavarās tā telpa, tā pieņemšana, tas miers un vispārējais. Tā kā mums kā sabiedrībai, arī nekā tuviniekiem, kā draugiem, ir milzīgas iespējas šo te nāves augdeklu
nedaudz, dizainēt. Jā, un brīvprātīgais ir tāds plašs profils, kā mēs dzirdam, mēs jau vairākas reizes dzirdējam, un arī izrādās, ka aprūpētājs dara kaut kādā mērā to, arī ko brīvprātīgais, un arī tur garīga aprūpa, un arī psiholoģiski jautājumi. Es esmu saskārusies ejot kā kapelāna slimnīcā, ka saka, man jau taču vēl nevajag to kapelānu, un tad es tur saku, ko jau es jau ne jau tāpēc atnācu, es tikai pajautāt, kā jums iet, un tad tā saruna attīstās. Daca, ko tad īsti dara kapelāns? Nezinu, kas man ir jāiestarpina kaut kas cits. Man atkal šausmīgi, mediķi tas ir viena dzēla, bet ir baigi forši šitie skolotāji, tas ir vienkārši brīnišķīga, tā kā profesija. Un vēl uzņēmuma vadītāji arī ļoti jauki. Kā nodaļa ir jāstrādā. Viņi parasti vienmēr pasaka, cikos kas notiks pie mums te. Tāpēc cilvēka profesija ļoti ietekmē to, kā viņš vispār uztver aprūpi, kā viņš saprot diagnozi, kā viņš strādā, kā viņš integrē un tā joprojām. Ar ko nodarbojas garīgās aprūpes sniedzējs? Es teikšu definīciju definēt to, lai nekur nenokļūdītos un savu interpretāciju neieviestu. Kapelāns ir garīgās un emocionālā atbalsta sniedzējs visiem, kas atrodas ārstniecības iestādē. Ārstniecības iestādē, kas atrodas? Mums atrodas darbinieki, mums atrodas tuvinieki. Šobrīd jau diezgan aktīvi atrodas tuvinieki, jo visur karantīnas ir noņemtas un piekļuvis ir. Un tie, protams, ir pacienti. Tā, emocionāls un garīgs atbalsts. Un tad jautājums Lienai. Ko tad dara psihologs slimnīcā? Un vai tas kaut kādā veidā korelē vai pārklājas ar kapelānu darbu, piemēram? Es domāju, ka tas ir atkarīgs, kurā slimnīcā tās psihologa funkcijas ir sadalīts, bet zināmā mērā man liekas, ka es jau ieskicēju iepriekšējā jautājumā par to, ka tas lielā mērā ir par to pieņemšanu, par to, kas arī te mirkli apakaļ parādījās par to komunikāciju, ka mirstošais cilvēks negrib apgrūtināt tuviniekus, tuvinieki negrib runāt lietas īstajos vārdos un parādās tāda liela klusuma aiza pa vidu un tāda vientulība. Un kas savukārt traucē varbūt izdarīt tās lietas vai piedzīvot tās lietas, kuras gribētos. Tātad tā ir kaut kāda miedarbība komunikācija starp radnieku, komunikācija ar cilvēku. Un kā būt ar šīm te emocijām. Jā, tās lietas, ko es jau iepriekš tā kā varbūt minēju. Un Liena, droši vien arī metodika, vai ne? Jo mēs kapelāns strādā izmantojot garīgās aprūpes metodas, kas ir, kas ir vienkārši izstrādātas. Un psihologs strādā ar emocijām un ar emocionālo pasauli, kur atkal ir sava metodika, savi autori, kas tiek izmantota. Konsultēšana, jā, tiek izmantota un... Es vēl gribēju piebilst par iepriekšējo tēmu par skolotājiem, ārstiem, uzņēmumu vadītājiem. Man pēkšņi atnāca vakardienas atmiņa, kur pretī pa ielu brauca sieviete ar velospēdu groziņās sunīts un tāds ļoti skaists kolorīts skats, un viņai uz krekliņa ir uzraksts dzīve mani neklausa. Man tas likās tik ļoti filozofiski un par šo tēmu, ka reizēm ir tā, ka mums tik ļoti vajag, lai tā dzīve klausa, un viņa reizēm neklausa. Un kā tajā būt, kad viņa neklausa? Ir sevišķi tādā brīdī, kad tā bezspēcība visiem man zūd, ja es esmu tas cilvēks, kas to ir piedzīvojis, man zūd tā funkcionēšanas spēja, un viss sāk pret mani kā par priekšmetu izturēties un zināt, ko man vajag labāk un kad ko man vajag. Un tiem radiniekiem būt līdzās un redzēt, ka viss paliek vien sliktāk. Jā, un arī, lai tas kalpo par iedrošinājumu skatītājiem un klausītājiem, viens veids, vēl viens, kā te izskanēja, kā sākt runāt ar savu tuvinieku, savu radinieku un galu galā arī pašam ar sevi, ir caur profesiju, jo ne jau tikai slimnīcā mēs paliekam tādi neizturami un vēl visādi, bet mēs jau tādi esam arī mājās un dzīvē, un ir tās identitātes, kas neatstāja mūs, un tajā pašā laikā varbūt arī pilnīgi pretēji, jo man ir bijušas sarunas ar pacientiem, kur arī ir, piemēram, politiķi un arī tie paši uzņēmēji, bet mūsu, piemēram, 3 sarunās, kura katra ir pa stundai un vairāk nereizi, šis profesionālais fons nav izskanējis. Ja? Un tagad, ja jūs katrs tā padomātu par sevi un savu profesiju,
Un kā tas ietekmētu tātad jūsu uzskatus par to, kā būtu jāmirst, kā jums būtu apkārtējie jāizkoriģē, vai jūs paši zinātu labāk, vai ne? Elvita māja ar galvu un aprūpētājiem tas varētu būt diezgan izaicinoši, jo tur ir gan medicīniskās zināšanas, tur ir gan psiholoģiskās, gan garīgās zināšanas. Kā tu uz to raugies, varbūt? Pirmām kārtām es gribu pateikt, ka nāve nav kaut kas tāds, kas mūs gaida tur pašā galā kaut kur tur tālumā. Nāve ir tas, kas mums iet līdzās. Un tāpat kā mēs rūpējamies par savu mutes dobumu higiēnu, tāpat arī mums vajadzētu rūpēties par savu garīgo higiēnu. Piemēram, lai man galā, tā kā, kad būs tā nāve, lai man nenāk melni bubuļi virsū un visas melnajās lietas, ko es esmu noslēpusi atvilknēs un zem gultas un dziļi savā dvēselē. Es cenšos tāpēc dzīvot ar to apziņu, ka vai es būtu mierā, ja man tagad nāktos mirt pēc pāris stundām, piemēram, vai jebkurā šajā mirklī, vai man dvēseli būtu mierā ar to. Kā topošais mediķis var pateikt, nāve, protams, mums nepiedara, citādi jau mēs viņu būtu jau sen izārstējuši nāvi, bet mēs ar viņu saskaramies ikdienā. Un tas, protams, atšķirībā no citām profesijām, tomēr atstāja nospiedumu pret to, kā mēs izturamies pret nāvi. Jo viņa sāk kļūt jau tāda, mēs citādi ar viņu, tāpēc, ka viņi ir tik klātesoši, mums ir, mēs uz viņu vairāk skatāmies bieži kā uz bioloģisku procesu. Un neļauj, tur ir kaut kāda zinām, barjera bieži. Un ar ārstiem, es esmu dzirdējusi lielākoties, ka tas ir, ka viņi patiesībā ārkārtīgi spītīgi. Un, kad, tur patiesībā ārsti ir ļoti, ļoti, ļoti dažādi. Ļoti dažādi cilvēki. Mums nav tur tāds stereotips, jo tuvāk ar viņiem iepazīstās, es saprotu, ka ir ļoti, ļoti dažādi cilvēki. Nevienmēr viņi ir paši veselīgākie, tā kā veselīgākā dzīvesveida piekritēji. Un, tur tā kā tas varbūt stereotips, kas mums ir, tas nevienmēr atbilst tam. Un bieži, protams, ka ar mediķiem varētu būt grūtāk. Man personīgi, kāpēc es sāku arī studēt ārstniecību diezgan vēlu, es biju pavisam citā jomā iepriekš nodarbināta. Es, piemēram, negribu, lai man kāds cits ārstē. Ņemt visu savās rokās. Tieši tā. Nē, nav nekas pretī, nav tā, ka es neusticos, bet es labprāt būtu zinošs šajos jautājumos, es labprāt palīdzētu saviem tuviniekiem, draugiem un cilvēkiem, kas man ir apkārt. Es patiesībā iepriekš esmu baidījusies no ārstiem un no slimnīcām, un tagad es esmu tur iekšā. Bet tas... Es cenšos tiešām un ļoti iesaku daudziem neatstāt visu uz pēdējo mirkli, strādāt ar sevi, savu dvēseli, garu un psihi, kamēr esam vēl šeit dienu pa dienai, nevis, es negribētu, lai man beigās. Un tā noteikti arī būtu dažādi noslēpumi, neatrisinātas attiecības ar tuviniekiem un, iekšējs psiholoģisks diskomforts nebūtu pārāk patīkam droši vien beigās, tāpēc, iesaku parūpēties par to, laicīgi negaidot, ka, nedomājot, ka tas ir kaut kur tālumā un nesasniedzams. Nāve iet mums līdzās. Tas no manas puses. Jā, un atkal mēs to filmu sižetu, vai ne? Un atkal viss tik rožaini sāk izskatīties. Un kas notiek, ja tomēr tā nāve nav iespējama pēc tā ideālā scenārija? Un kas notiek, ja nav iespējams piedot? Un tas varbūt Lienai būs jautājums, un tad Acei vai Ilzei. Ar ko tad mums ir jārēķinās, ja ir šie radinieki, kuri nevar salapt, vai ir bijusi vardarbība, piemēram, un it kā mēs dzimtu un ģimene liktu pāri tam, bet tas nav iespējams. Kas tad notiek? Tas ir par to, ka dzīve man neklausa, ja? Un tas ir vienkārši kaut kādā veidā jāpieņem, tāpat kā tā nāve, ka ir situācijas, mēs nevaram mainīt otru, mēs varam mēģināt kaut ko darīt no savas puses, darīt, iet pie viena speciālista, otru lasīt grāmatas, un reizēm ar to nav gana, bet es nezinu, vai tur ir atbilde, reizēm tā vienkārši ir, un tas kaut kā jāiemācās to izturēt un ar to sadzīvot. Jā, šī iemācīšanās izturēt, vai ne?
Bet nāvei nav jābūt ideālai. Viņa tāpat notiks. Viņai nav Mums tie centieni varbūt, ka viņi būs ideāli. Nu, viņa notiks tāpat, un viņa notiek. Ļoti daudz cilvēki mirst ar aizvainojumiem un vieni, un arī daudz dažādu cilvēku, kuri mirst. Jā, neviens netur viņa roku, neviens nav bijis klāt, varbūt mēnešiem ilgi nav vispār zinājis cilvēku, kur nomirst vieni mājās, kurus atrod pēc nedēļas. Tur daudz reizes tas nav ideāli, ne pavisam. Jā, nāve kā galvenais garīgais skolotājs. Mums brīvprātīgajiem ir tāda lieliska akcija, viņa saucās Svētku galds slimnīcās. Un tad mēs ar tādiem ratiņiem, uz kuriem ir uzkrāmēti dažādi gardumi, un tas ir atsevišķs stāsts, kas tie par tādiem gardumiem, jo tad, kad kāds tos gardumus gatavo, viņam ir jāpadomā, ko tad tas cilvēks vēl var sakožļāt, lai viņš neaizrijās, vai viņš varēs viegli norīt. Un tad iedomājieties, tās ir atkal konditorijas, tās ir kaut kādas ceptuves, tie ir cilvēki, kas arī par šo dēļ mums padomā, ko sagatavot uz tā galda. Un ar šiem ratiņiem mēs brīvprātīgi dodamies iekšā slimnīcās, palātās, nodaļās, paliatīvās aprūpas nodaļās, un mēs redzam to nāvi, mēs redzam viņu tūplānā, un man liekas, ka šis ir milzīgs tāds bloks, kur katrs tāds nobriedus personība var to nāvi ieraudzīt tūplānā. Man personīgi tas bija milzīgs dzinulis vienkārši nostāties ar tādu ārprātīgu jaudu un sākt par šo cīnīties, jo man nebija nekādas nojausmas vispār, kā cilvēki mirst Latvijā. Un arī mēs šeit tā skaisti runājam par dažādām nāves tēmām, bet tajā brīdī, kad tas tavs tuvinieks nonāks tajā nodaļā, un tu neparūpēsies par to, lai viņš mirtu mājās. Tu nesaņemsi vienkārši visu savu gribu kulakā un nepasauks palīgās savus draugus, tuvnieks, lai nomenedžerētu šo te procesu un izsauks ātro palīdzību, un viņš mirst slimnīcā. Vai arī vienkārši tev būs tā vieglāk. Tad ir ļoti svētīgi redzēt, kāds ir šis te blakus scenārijs par to, kad nāvei tur nav vietas, par to tur vispār nav padomāts. Tur ir 6 cilvēki, piemēram, palātā, un tas, kas mirst, tam varbūt ir kaut kāds tur tāds maziņš aizslietnītis priekšā, un visi komentāri pie tā neiet, tas jau mirst, bet tas jau dzird. Viņš dzird, viņš tur ir dzīvs, un viņam ir tuvinieki. Es nevienu negribu vainot, bet vienkārši šis ir milzīgs tāds, milzīga jauda nāk no šī te, vienkārši tiešām padomāt un parūpēties, lai manā ģimenē būtu citādāk. Cīnīties par to, lai notiktu šis te cieņpilnais process. Slimnīcās nav pat telpas, kur atvadīties. Ja nav tādas telpas, jūs to savu tuvinieku pēc tam nogrimētu un nedaudz pārveidot, redzēsiet kapličā. Mēs atņemam nāvei to, kas viņai pienākās, visus šos te procesus, ja mēs viņu atdodam sistēmai. Mums ir jāpaņem viņa savās rokās, mums ir jāmenedžerē šis te process, un tikai tad viņā var notikt kaut kas skaists, vai arī varbūt neskaists, bet katrā gadījumā tā ir mūsu atbildība. Jā, mums ir 12 minūtes un tāds izcils ievads, vai ne, jau tādā apkopojumā un noslēgumā jūtu, ka Dace noteikti šo enerģiju var papildināt. Un tajā pašā laikā, kas ir tas, ar ko tu vēlētos pabeigt šo sarunu? Es to piedošanu vēl gribēju risināt, bet nav laika. Parisini, mums ir vēl laiks. Nē. Domāju, ka nevajag. Tagad mēs visi domāsim, ko Dace mums nestāsta. Gaidīsim nākošo pasākumu. Jā, būs daudz vēstules. Intriga uz nākotni. Tā tagad viss saki. Labais. Es zinu, par ko priecājos. Es priecājos par to, ka mēs par to runājam. Man liekas, ka tas ir sākums. Jā. Un šī ir iespēja izgaismot, dalot pieredzi. Jūs ziniet, es domāju, ka tie pacienti arī mūs skatīsies virtuāli, un tas man patīk.
Jo tā iespēja redzēt, nebūtu šeit, piemēram, viņi nevar atnākt, bet viņi varēs atrast, ja viņi vēlēsies. Tā ir viena lieta, kas mani priecē un kas man patīk. Un vispār... labi. Es nevaru, man tā piedošana par to galvu manā maļās. Es mēģināšu kaut kā smuki to pateikt, nevis tā, ka visus jūs nokonfrontēšu un likšu. Mēs gribam konfrontēt. Oi, Dievs, nevajag labāk. Zini, kas ir? Nav jāpiedod. Jo dzīve ir dzīve, un ir tā, ka ir lietas, kuras nevar piedot. Un priekš manis arī, es varu tos pacientus nosaukt par margināliem, bet es nenosaukšu. Tie ir cilvēki, kas ir piedzīvojusi šausmīgas lietas savā dzīvē. Viņi ir te starp mums, saprotiet. Ir cilvēki, kas piedzīvo kaut ko tādu, ko jūs pat prātā nevarat stādīties. Nav tas jāpiedod. Mīļie cilvēki, nav obligāta formula. Tu piedosi un tad tu mirsi mierīgi. Nav tāda varianķika. Ir lietas, kuras nevar piedot, un cilvēkam ir tiesības nepiedot. Tas ir tas, ko es domāju. Tas ir tas, ko es redzu. Tas ir tas, ko es viņiem saku. Tā ir ar mani. Viss. Liena, ko tu Par paņem? piedošanu? Par piedošanu. Un ko tu paņem no šīs Iepriekš par sarunas? to piedošanu es tiešām domāju vairāk par to, ka es varbūt gribu kādam palūgt piedošanu, bet es pieņemu, ka varbūt ir dažādi. Rezumējot, mēs iepriekš atļāvāmies stereotipizēt par profesijām, noteikti arī par psihologiem ir, bet man šī saruna neliekas drūma vai biedējoša. Tā ir saruna, kas man dod dzīves garšu, jo es tiešām regulāri sev uzdodu jautājumu, ja man ir būtu atlicis dzīvot pusgads vai gads, un es nezinu, kad tas brīdis pienāks, līdz ar to, kā es pavadu šo brīdi un ķeru katru mirkli. Es varu nopeldēties naktī tumsā vai dejot vai mūziku, un vēl vairāk to es attiecinu uz tiem cilvēkiem, kas man ir līdzās. Es tiešām skatos uz viņiem un novērtēju to pat katru mirkli, kas ir. Jā, tā būtu tā mana personīga attieksme. Jā, man šis neliekas drūma, man liekas, ka šis piedod pilnesenīgu garšu un krāsas, lai izmantotu tās atlikušās ceļojuma dienas, kas mums ir dotas. Paldies, Elvita. Mēs tagad noformulējam tā kā nobeigumu. Jā, Tā es jau tik izklausās. daudz reiz, visu kaut ko esmu pateikusi. Jā, mans tas novēlējums ieteikums ir tiešām neatstāt visu uz pēdējo mirkli. Atcerēties, jā, par to, ka mums ir vienmēr iespējas, par to, ka mēs esam mirstīgas būtnes katru dienu, nevis tikai pēc 80, piemēram. Rūpējieties par savu veselību, lai jūs ķermenis tiešām spētu kalpot, un jā, lai arī kāds būs tas iznākums un beigu galā, lai ķermenis var patiesībā ļoti, ļoti mūs atbalstīt un vienmēr atbalsta, un ja mēs viņam dodam daudz spēku un labs apstākļus, tad arī slimības varbūt nebūtu tik sāpīgas, jo tas man vairāk nāk no tā mediķa puses, to, ko es slimnīcā redzu, ir ļoti daudz cilvēki, kuri ierodās pie mums jau ar ļoti, ļoti, ļoti sliktu veselību, un tas ir ļoti sāpīgi uz to noraudzīties. Jā, ar ļoti. Es neizteikšos detaļās, tiešām nevēlos jums radīt nekādas vizualizācijas, bet jums ir tiesības cienīt savu ķermeni un rūpēties par savu veselību un par savu tuvāko veselību. Arī sūtiet pie ārsta, paņemiet aiz rokas, pierakstiet viņu pie ārsta, dariet to. Medicīnas pakalpojumu varbūt liekas ļoti nepieejami, būs jāpagaida varbūt 2 mēneši, bet tie 2 mēneši paies tik un tā. Tik un tā viņi paies. Tāpēc lūdzu parūpējieties par sevi, cik variet, un nebaidieties no tā, ka jums ir ķermenis, un nebaidieties. Es to arī savsāk nebaidos cenšos nebaidīties no tā, ka esmu mirstīga, un bieži arī pasakos savam ķermenim par to, ko tas man dara. Un, jā, rūpējieties par sevi un saviem mīļajiem. Paldies! Jā, un atkal klausos tevī, paldies, kas ierunājās par ķermeni.
un tad par garu, un tad par psihi, un tad par ikdienu brīvprātīgā darbā, ko tas vispār nozīmē tik daudzpusīgi pievērsties kā cilvēkam, pēkšņi saprast, ka es gribu būt vēl kaut kas vairāk un neaiziet nevienā no profesijām un kļūt par brīvprātīgu un darīt tāpat visu, ko. Un tātad atgādinam, ja jūs vēlaties kļūt par brīvprātīgo, būs Hospice LV apmācības. Par kapelāni jūs varat kļūt, gan mācoties teoloģijas fakultātē, gan arī ejot kapelāna LV. Mājaslapā atradīsiet informāciju par kapelāna apmācībām. Dats ir viena no vadītājām. Kā tad īsti mēs varam kļūt par psihologu, kas strādā ar šiem jautājumiem? Tie būs vismaz uz šo brīdi laikam 5,5 gadi. Tā ir bakalaura programmā Latvijas universitātē, Stradiņa universitātē, Daugavpilsā, bet es negribētu samelot, varbūt kaut kas šobrīd nav gluži tā, un maģistrantūra klāt, un tad, jā. Lai tas, Nieka 5,5 gadi. Lai tas neliek jūsu pleciem nošļukt, vieglāk, protams, ir kļūt par brīvprātīgo, bet par psihologu ir tomēr arī ļoti aizraujoši būt. Un Elvita, par aprūpētāju, kādas ir izglītības iespējas? Par aprūpētāju, protams, hospicā, manuprāt, nav jābūt nekādai speciālai izglītībai. Vēlams, protams, ir vēlēšanās rūpēties par cilvēkiem un jābūt, tur tiešām cilvēki, kas tur strādā, ir cilvēki, kuriem tiešām ir vēlme rūpēties un gādāt. Ir jābūt spējai atrasties šajās situācijās, jābūt spējai būt veselīgās attiecībās ar citu cilvēku nāvi. Manā gadījumā, ja jūs vēlaties mācīties un studēt un kļūt par medicīnas profesionāli, kas ļoti palīdz šajā aprūpētāja darbā. Es personīgi izvēlējos strādāt par aprūpētāju, tāpēc, ka man tas palīdz mācīties un iegūt. Es tomēr turpinu studijas un kļūšu par medicīnas profesionāli, cerams, ja būs, ja Dievs dos, ja dzīve klausīs. Bet manuprāt, es nevēlos samalot, bet, protams, ir visāds, varētu kļūt par māsu palīgiem, kas dos zināmus iemaņas gan arī par aprūpētājiem. Un šeit arī var mācīties par aprūpētājiem. Jā, var, pareizi. Ir tā. Bet, jā, apdomājiet, ja jums ir tāds sauciens, tad droši to variet darīt. Ja jūs vēlaties palīdzēt, ja jūs esat psiholoģiski noturīgi un fiziski, tad es iesaku, tieši hospicā. Jūs noteikti zināsiet, ja jums ir aicinājums to darīt. Jā, varbūt jau jūs aicinājumu saklausījāt, sajūtāt, esot kopā ar mums gandrīz jau 1,5 stundu, un ņemot vērā to, ka šogad nav ekrāns mūsu aizmugurē, es vēlreiz nosaukšu, kas piedalījās mūsu sarunā ar visām lomām. Tātad Elvita Rakstīta, hospice aprūpētāja, māsas palīdze, Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas neatliekamās medicīnas centrā un ārstniecības studente. Paldies tev liels! Ilze Neimana Nešpora, labdarības organizācijas Hospice LV viena no dibinātājām un nāves dūlu kustības entuziaste. Arī par nāves dūlām iespējams šodien vēl būs saruna, kur tam pieskarsies Hospice aprūpas brīvprātīgo kustības aizsācēja. Paldies, Ilze! Liena Čīma. Paldies, Liena. Kliniskais un veselības psihologs, strādā Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcā, organizācijā Hospice māja un arī privātpraksē. Liena, jūs droši varat uzrunāt arī individuāli konsultācijām, gan caur hospice, gan individuāli. Un Dāca Saldāna, cilvēks, kapelāne Vidzemes slimnīcā. Teoloģiju un Dāci jūs varat atrast, diemžēl, tikai slimnīcā. Cerams, mēs, protams, ka jūs tur nenokļūsiet, bet tad, kad jūs tur nokļūstat, tad jūs, ja ir nepieciešams jums garīgais atbalsts, tad droši jūs meklējiet Dāci rokā, un jums būs tā brīnišķīgā, unikālā iespēja ar viņu dalīties un līdzbūt. Ne tikai sarunām, bet arī dzīvē. Paldies! Jā, un es, Madara Mickeviča, arī garīgās aprūpas speciāliste un certificēta supervizora. Mans teikums, ar ko es aizēju no šodienas, ir attiecības. Attiecības gan ķermenim, prātam, emocijām, garīgam aspektam, psihē, attiecības vai ne, orgānu starpā, simptomu starpā, attiecības mums, kas mēs sēžam viens otram blakus, kas mēs klausamies, attiecības ar dzīvi, attiecības ar nāvi. Un
ja mēs arī sekojam šīs 2 dienas līdz lampas pasākumiem, un mēs satiekam cilvēkus, un mēs pieslēdzamies sarunām, kā mēs varam nodibināt attiecības ar to, ko mēs liecinām, vai ne? Nevis mēs vienkārši eksistējam un ejam un klausamies un esam un neesam, un ir pagājuši 2 dienas, un mēs esam vairāk iztukšoti nekā piepildīti. Un varbūt tas bieži vien nav par kvantitāti, bet ir tieši par šo kvalitāti. Un ja mēs spētu pieslēgties kaut vai dažas sekundes un dažas minūtes sev savai dzīvei un tam saturam, ko mēs patērējam, mēs jau neizbēgam mainītos. Un paldies par jums, paldies jums par šo iespēju dalīties un līdzi būt. Paldies skatītājiem, klausītājiem. Paldies arī tev. Paldies, Madara. Paldies Liels visām jums, Jā, tieši. klausītājiem, skatītājiem. Paldies. Un tiekamies nākamās Hospices LV Juhu! Kafejnīcas telpas sarunās. Paldies arī tev, ko es